Labdien, visi mani klausītāji! Esmu priecīgs, ka jūs esat tādā kuplā skaitā. Šodien nosacīta neliela tēma par ziņošanu finanšu izlūkošanas dienestam, bet es šo tēmu paplašināju par ziņošanu vispār tiesību sargājošām iestādēm par aizdomīgiem finanšu darījumiem. Jāsaka, ka šajā tēmā es varu tikai nedaudz pavērt jums durvis, lai būtu tāds skats uz šo tēmu. Ja šo un citus jautājumus jūs vēlaties padziļināt vienas vai 2 dienu apjomā noklausīties, protams, lūdzu vēršaties Baltijas Datoru akadēmijā. Lektori izmantos gan esošās prezentācijas, gan tās, kuras varbūt vēl tikai taps. Tad jautājums ir par ko? Par ziņošanu par aizdomīgu darījumu. Ļoti svarīgi ir jautājums par to, kas tad ir aizdomīgs darījums. Šo definīciju mēs varam atrast tā saucamajā AML, jeb novēršanas likumā, jo likuma nosaukums ir garš un viņu lietot ik brīdi ir samērā apgrūtinoši. Tātad šī definīcija ļoti svarīgi ir pareizi izprast viņas attiecīgos elementus. Tātad, pirmkārt, tas jau aptver pašus darījumu, kas ir ne tikai finanšu darījums, bet arī kāds cita veida darījums, piemēram, preču apmaiņa un tam līdzīgi. Par aizdomīgu darījumu, ja mēs skatāmies tālāk, uzskata arī darbību, kurā var nebūt iesaistītas finanses. Visvieglāk to būtu saprast, ja es to komentētu ar konkrētu piemēru. Ja? Tātad viens konkrēts reāls piemērs, kurš noticis diezgan daudzus gadus atpakaļ, kad persona, kura ir krietni gados, tātad 80 un vairāk gadus vecs onklīts, vēršās kredīti iestādē ar lūgumu atvērt viņam kontu. Un kredītiestādes darbinieks sarunā ar šo personu noskaidro sekojušo, kā risinās saruna. Tātad uz jautājumu, kāpēc tev vajadzīgs konts, un kulīts saka, nē, man nav vajadzīgs viens konts, jo viens jau man ir vajadzīgi vēl 4 konti, lai kopā būtu 5 konti. Bet uz jautājumu, kāpēc viņam tik daudz kontu vajadzīgi, viņš sakarīgi atbildēt nevar, un uz jautājumu, no kurienes tad nāks attiecīga nauda, viņš paskaidro, ka tas varētu būt no Amerikas kontinenta. Precīzi viņam diezgan grūti nosaukt par konkrētu valsti, vai tās ir Meksika, vai Amerikas Savienotās valsts, vai kāda cita valsts. Protams, šeit seko atteikums atvērt viņam kontu, ja? Un jautājums tātad, vai ir noticis aizdomīgs darījums, ja? Tātad, protams, kad ir noticis darījums, ja? Kaut gan šis nav finanšu darījums, bet tā ir darbība mēģinājums atvērt kontu, ja? Arī par tādu situāciju ir jāziņo. Vēl jau vairāk, ja finanšu izlūkošanas dienas saņemot informāciju, redz, ka attiecīgā persona ir bijuši ne tikai šajā kredīti iestādē, šajā filiālē, bet vairākās citās filiālēs vai citās kredīti iestādēs, līdz ar to apkopojot informāciju, rodas ļoti skaista un pilnīga bilde par to, ko viņš ir centies izdarīt. Sākotnēji kopš 1998. gada aizdomīga darījuma definīcija neskāra pašus noziedzīgi iegūtos līdzekļus, ja viņi nav iesaistīti darījumos. Bet jau pietiekoši ilgu laiku ir šī definīcija aptvērus arī pašus līdzekļus. Piemēram, tajā situācijā, ja finanšu līdzekļi ir iegūti noziedzīgu nodarījuma rezultātā, bet tālāk nekādas darbības neseko. Netiek veikti darījumi tātad. Līdz ar to iespējams, ka šo līdzekļu turētājs baidās, ka tiesības sargājošās iestādes varētu sekot viņu darbībai, un viņš neveic kādu laiku šī darbība. Bet šeit ir jāņem vērā, ka arī šāda situācija tiek likumā definēta kā aizdomīga darījums.
Protams, šī darījums ne tikai paveikts, bet arī darījuma mēģinājums. Tātad jebkura stadija. Tātad darījuma plānošana, uzsākšana, pārtraukšana, atsaukšana. Ja? Šīs visas ir darījuma mēģinājuma stadijas. Nu, atsevišķos gadījumos ir bijis, kad lekciju laikā klausītāji uzdod jautājumu par to, kāpēc novēršanas likumā nav definēts darījums, kas tad tāds ir. Varbūt viens no iemesliem šādai situācijai ir tāds, ka darījuma definīcija ir minēta gan civil likumā, gan likumā par nodokļiem un nodevām. Šeit jāsaka lielais paldies valsts ieņēmuma dienestam, ja? Kur ir nodefinēts, kas tad ir darījums. Tātad tā ir darbība tiesisku attiecību nodibināšanai, grozīšanai, turpināšanai vai izbeigšanai. Tātad šī definīcija mums ir jāzina. Tātad darbība, kas būtu vērsta manis jau minētajā gadījumā uz konta atvēršanu, tātad tas arī būtu kā darījuma mēģinājums attiecīgi definējums. Nu, ja šīs darbības mums ir skaidrs, tad tālāk ir jautājums par to, kam tam zināt. Bet nevienmēr visi ziņojumi ir jānosūta Finanšu izlūkošanas dienestam. Lai vieglāk izprast šo situāciju, es jums pastāstīšu konkrētu piemēru, lai jūs mēģinātu saprast to atšķirību, kad ir jāvēršas policijā vai prokuratūrā, attiecīgi cietušajiem ar iesniegumu vai kādai citai personai ar informāciju, vai arī uzraugošai, kontrolējošai iestādē, nu, piemēram, tā varētu būt Latvijas Banka, Izložu azartspēļu uzraudzības inspekcija, vai zvērnāt notāru padomu un tā tālāk. Ja, tātad šie uzraugi. Tātad piemērs ir sekojošs, kuru mēs tālāk nedaudz analizēsim. Tas ir reāls gadījums, kad 2004. gadā, tātad apmēram 20 gadus atpakaļ, divi vīrieši, viens no tiem bijušais policijas darbinieks, kādai bagātai ģimenei nolaupīja mazgadīgu dēlu. Un pieprasīja pa izpirkuma maksu 70 000, ja pareizi atceros, tad 70 000 slēptu. Sākotnēji šī bagātā ģimene nemaksāja šo naudas summu, un lai palielinātu draudu līmeni, viņi šim zēnam nogrieza pirkstu un konvertu aizsūtīja vecākiem. Vēlāk gan izmeklēšanas gaitā noskaidrojās, ka viņi nonāvēja zēnu un pirksts tika nogriezts jau mirušiem zēnam. Par minēto situāciju zināja arī trešā persona, kura nepiedalījās šajā noziedzīgā nodarījumā, bet viņa neziņoja tiesību sargājošajām iestādēm. Nu, līdz ar to šo piemēru mēs varam no šodienas viedokļa izanalizēt no diviem aspektiem. Tātad šeit ir jautājums par to, vai tas bija tāds finanšu darījums, kur nepareizi izprotot vajadzētu ziņot Finanšu izlūkošanas dienestam. Nē, šajā gadījumā tas tā nebūtu. Šeit ir jāziņo policijai, jo šeit ir būtībā skaidri redzam kriminālā darbība, kas nav saistīta ar tādu finanšu darījumu, kurus veic šī likuma subjekti. Un otrkārt, kāda tad ir atbildība par neziņošanu, jo šī trešā persona par šo noziedzīgo nodarījumu, kas tika izdarīts, neziņoja. Ja? Tātad arī par to ir paredzēta atbildība. Līdz ar to mēs pārējām tālāk pie nākošā slaida, kur mēs redzam, ka krimināla likuma 315. pāns pārēdz kriminālo atbildību par neziņošanu, par smagu vai sevišķi smagu noziedzīgu nodarījumu, tātad noziegumu. Ja? Lai jums būtu skaidrs klausītājiem, kas ir smags un sevišķi smags, tad šeit slaida apakšpusītē es esmu ievietojis informāciju no krimināla likuma, tātad smags noziedzīgs nodarījums ir tāds, par kuru var piespriest brīvības atņemšanu no 3 līdz 8 gadiem, un sevišķi smags, kur ir paredzēta brīvības atņemšana vairāk par šiem 8 gadiem. Nu, jāatcerās, ka krimināla likuma 195. pāns kriminalizē noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju, tā saukto naudas atmazgāšanu,
Un trešajā daļā, ja tas ir veikts lielos apmēros, ja, tad vairāk nekā 50 minimālās mēneša algas, tad ir paredzēta brīvības atņemšana līdz 12 gadiem. Tātad tas nozīmē to, ka neziņošana par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ir krimināli sodāma. Tas būtu jāatcerās. Tālāk jautājums bieži vien ir diskutabls, kas ir šī likuma subjekti. Liekas, sākotnēji tas ir diezgan vienkārši. Es šeit esmu ielicis tikai tādu nelielu ievadu informāciju par to, ka likuma subjekti ir kredīti iestādes un finanšu iestādes un daudzas citas iestādes. Kopskaitā viņu skaits varētu būt apmēram 30,000, no kurām būtiski lielāko daļu uzrauga valsts ieņēmumu dienests. Bet šodien es gribētu nedaudz parunāt par nedaudz citu tēmu, jo tas, ka šī likuma subjektiem ir jāziņo finanšu izlūkošanas dienestam, tas pats par sevi ir skaidrs, bet vēsturiski izveidojās tāda situācija, kas radās apmēram 2000. gadā, ka finanšu izlūkošanas dienestam, kuram toreiz bija cits nosaukums, saīsinātais nosaukums kontrolas dienests, ziņojumus sniedza arī tie subjekti, sauksim viņus varbūt šobrīd tā, kuriem nav pienākums, kurš nosaka likuma 3. pantā, kuriem ir pienākums ziņot par aizdomīgiem darījumiem. Piemēram, tiesas, ministrijas, dažādas citas iestādes, tāpat arī ārvalstu pilsoņi, pat atsevišķi ārvalstu augstas amatpersonas, ar to, es domāju, ministru un tam līdzīgi, sniedza dienestam ļoti interesantu informāciju par aizdomīgiem darījumiem. Vēlos domāt par to, ka nepieciešams AML likumā regulēt šo situāciju. Un līdz ar to ir izveidojies šis 3. pāns, kurš nosaka, ka lai gan šīm personām, gan fiziskām, gan juridiskām, kurām nav pienākums izveidot iekšējo normatīvo bāzi, kā prasa šis likums, un veikt citus pienākumus, tomēr ir pienākums, es gribu atzīmēt vēlreiz, es slaidā esmu īpaši uzsvērts to, ir pienākums sniegt finanšu izlūkošanas dienestam informāciju par katru aizdomīgu darījumu. Tātad pienākums, ja? Tātad, ja ir zināms, ka šeit notiek legalizācija lielos apmēros, un šāda ziņojuma nav, tātad attiecīgi par to, kā jau es minēju, draud kriminālā atbildība. Jautājums, protams, ir varbūt tāds diezgan vienkāršs, bet tomēr specifisks, lai jūs saprastu, kāpēc vispār pasaulē, tā skaitā arī Latvijā, ir izveidot šie finanšu izlūkošanas dienesti. Viņi ir izveidoti tāda iemesla pēc, kad sarežģītu finanšu informāciju ir nepieciešams analizēt no krimināla likuma viedokļa, teiksim tā, ir izdarīts vai nav izdarīts noziedzīgs nodarījums vai tā attiecīgi mēģināt. Un, protams, iedzīvotāji, likuma subjekti, viņi lielākajā daļā nav juristi, vēl jau vairāk viņi nav izmeklētāji, prokurori un tiesneši, lai varētu kvalificēt notikušās darbības. Un līdz ar to 1990. gadu vidū visā pasaulē radās šie finanšu izlūkošanas dienesti, kuru skaits šobrīd jau tuvojās 200. Tātad tā ir valsts iestāde, kas ir starp likuma subjektu, fiziskām un juridiskām personām un tiesību sargājošajām iestādēm. Jā, šis dienests arī ir tiesību sargājošā iestāde, bet viņas pienākums ir analizēt saņemto informāciju, vākt papildus informāciju, lai varētu nonākt līdz secinājumam, pamatotam secinājumam, ir vai nav izdarīts noziedzīgs nodarījums. Ja mēs runājam par aizdomīgiem darījumiem, tad ir jautājums, vai ir nepieciešams ziņot par katru vienu aizdomīgu darījumu, vai nepieciešams savākt kaut kādus komplektus, 2 vai 3
dažāda veida aizdomīgos darījumus. Likums skaidru, viennozīmīgi atbildi uz šo jautājumu nesniedz, bet tulkojot gramatiski redzam, ka jāsniedz informācija par katru aizdomīgu darījumu. Tātad pietiek jau tikai ar vienu aizdomīgu darījumu, lai šo informāciju attiecīgi būtu nepieciešams sniegt. Vai, tā kā laiks ir ļoti ierobežots, vai pastāvētu situācija tomēr, kad par aizdomīgu darījumu informācija netiek sniegt. Dažus gadījumus es mēģināšu šobrīd ļoti ātri izskatīt. Ja sākotnēji rodās aizdomas, bet klienta izpētes gaitā šīs aizdomas izdodas novērst, tad, protams, visas šīs darbības, ko ir veicis likuma subjekta darbinieks, attiecīgi ir jāfiksē vai no datubāzē vai žurnālā, un attiecīgi jāpiefiksē, kā aizdomas ir novērstas un tiek pieņems lēmums neziņot finanšu izlūkošanas dienestam. Savukārt pretējā situācija, kad šīs aizdomas ir tīri teorētiskas, vai arī, teiksim, situācija, kad iestāde vairs negrib sadarboties ar klientu kaut kādu iemeslu pēc, bet šeit nav, kā saka, krimināla rakstura piesitiena, jeb informācijas, jeb kādas pazīmes, un tomēr ziņo finanšu izlūkošanas dienestam. Es ieteiktu šādi nedarīt, jo ir bijuši gadi, kad dienests saņem 2, 3, varbūt pat 4 tūkstošus šādu ziņojumu, kuriem nav šīs kriminālās iezīmes. Un līdz ar to tiek patērēti daudz administratīvie resursi, un, protams, šāda informācija tālāk nenonāk tiesību sargājošām iestādēm. Vēl ir tāds jautājums, ja ir izvēles iespēja ziņot policijai vai prokuratūrai, varbūt finanšu izlūkošanas dienestam, ja? Es domāju, par to jums īpaši jāuztraucās nebūtu, ja jūs arī nedaudz kļūdīsieties un nosūtīsiet informāciju, kas būtu nosūtām policijai, nosūtīsiet finanšu izlūkošanas dienestam, dienests jūsu informāciju pārsūtīs attiecīgai policijas iestādēji. Visi likuma subjekti ir tādi, kuriem ir jāreģistrējās kā ziņotājiem finanšu izlūkošanas dienestā, un viņi attiecīgi saņem paroli. Šeit būtu jautājums par to, vai tā ir, jūs gribat sistemātiski ziņot, vai tas ir vienreizējs ziņojums, attiecīgi būs jūsu paroli izmantojama. Gribu pievērst uzmanību tādam jautājumam, ka ziņošanai ir jānotiek nekavējoties. Ko mēs saprotam ar šo vārdu nekavējoties? Tas nozīmē, ka 24 stundu laikā, jeb nākošajā darba dienā. Ņemot vērā, ka finanšu izlūkošanas dienesta ziņošanas sistēma strādā 24/7, tātad to jūs varat izdarīt arī naktslaikā, brīvdienā, svētku dienā, ja? jeb kurā laikā. Tālāk jautājums, ko darīt tām fiziskām personām, kurām nav bijis vajadzības regulāri ziņot, bet tomēr šis pienākums ir radies, tāda situācija ir izveidojusies, bet ir konkrētas problēmas. Vai nu nav pieejas, vai vispār nav datori, vai ir iespējams kaut kādā citā veidā ziņot, nevis pēc tās veidlapas, kuri ir noteikti ministru kabineta noteikumos par aizdomīgu darījumu ziņojumu, kur jūs šobrīd šajā slaidā redzat. Ja? Tātad šeit ir paredzēts, nesauksim viņu par izņēmumu, bet nosauksim viņu par iespēju, ka šīs citas personas var šo savu iesniegumu iesniegt arī rakstveidā. Bet kas šeit būtu svarīgi? Ja šīs personas rīcībā ir dokumenti, jebkāda veida dokumenti, tad tos būtu ļoti vēlams pievienot attiecīgi šim iesniegumam. Bet ne šo dokumentu oriģinālus. Ja? Būtu nepieciešams izgatavot ksenokopijas, ja tādas iespējas nav, tad attiecīgi iesniegumā būtu jāatspoguļo, ka ja manā rīcībā ir tāda un tāda dokumenta vajadzības gadījumā, jūs tos man varat pieprasīt. Protams, obligāti būtu norādām jūsu adrese, telefons un tam līdzīgi, lai finanšu izlūkošanas dienests varētu ne tikai izpētīt jūsu iesniegumu, novērtēt viņu, bet arī kontaktēties
ar jums un iegūt to informāciju, kserokopijas, kas ir attiecīgi jūsu rīcībā. Vai vienmēr visi ziņojumi būtu nosūtāmi Finanšu izlūkošanas dienestam, vai arī Latvijā ir citas valsts iestādes, kas nodarbojas ar šāda veida ziņojumiem? Protams, šeit ir tāda interesanta situācija, ka zinām laiku atpakaļ valsts ieņēmuma dienests interesējās par tiem ziņojumiem, kuru saturā ir redzama iespējama izvairīšanās no nodokļu nomaksas, bet Finanšu izlūkošanas dienests drīkst izpaut šo informāciju, jebkurai tiesību sargājošai iestādē, tikai tādos gadījumos, ja ir pamatotas aizdomas par izdarītu noziedzīgu nodarījumu. Līdz ar to, lai izveidotu paplašinātu sistēmu, un tāda Latvijā tika izveidota, viena no retajām valstīm, teiksim, Eiropā, ja agrāk bija nepieciešams par aizdomīgu darījumu, kas ir nodokļu jomā, ziņot bez Finanšu izlūkošanas dienesta arī valsts ieņēmuma dienestam, tad šobrīd šie spēkā esošie noteikumi no 2021. gada 1. oktobra nosaka, ka likuma subjektam nav jāsūta 2 ziņojumi, bet jānosūta 1 ziņojums, kurš ir adresēts Finanšu izlūkošanas dienestam, bet ar attiecīgu atzīmi, kad šeit tiek saskatīta aizdomīgu darījumu nodokļu jomā. Līdz ar to Finanšu izlūkošanas dienests jūsu ziņojumu pārsūtīs valsts ieņēmuma dienestam. Kas vēl būtu svarīgi ziņotājam, lai viņš justos drošs? Finanšu izlūkošanas dienests attiecībā no citām tiesību sargājošām iestādēm, piemēram, ja jūs ziņosiet policijai, tad jūsu iesniegums būs kā viens no pirmajiem dokumentiem krimināllietā iešūts. Savukārt, ja jūs ziņosiet Finanšu izlūkošanas dienestam, tad jūsu ziņojums, vai tas ir elektroniskā veidā, vai arī rakstveidā uz papīra, netiks pievienots tam materiālam, kuru dienests nosūta kādai no policijas iestādēm, ne arī šajos materiālos tiks izpausti jūsu dati, kā ziņotāja dati par to, ka jūs esat ziņotājs. Tātad ziņotājs tiek aizsargāts. Dienests savā ziņojumā policijā rakstīs, ka dienesta rīcībā informācija ir par tādiem un tādiem cilvēkiem, tādiem un tādiem darījumiem, kuri iespējams ir noziedzīgs nodarījums, bet nenorādīs jūs kā avotu. Jūs tiksiet attiecīgi aizsargāt. Es domāju, ka tas ir ļoti liels plus, lai jūs justos brīvi šādu informāciju bez bažām nodot Finanšu izlūkošanas dienesta rīcībā. Ja mēs tālāk pārējām pie tēmas par terorisma finansēšanu, proliferācijas finansēšanu, tad vispārīgi runājot redzam, ka ir gan fiziskās, gan juridiskās personas var saskarties ne tikai Latvijā, ne tikai Eiropā, bet arī pasaules mērogā ar dažādiem finanšu ierobežojumiem. Un līdz ar to nokļūt kādā no sankciju sarakstiem. Jāatcerās, ka Finanšu izlūkošanas dienests nodarbojās legalizācijas novēršanu, ar terorisma finansēšanas novēršanu, proliferācijas novēršanu, īsi sakot, ar noziedzīgu nodarījumu novēršanu. Un līdz ar to, ja jūs sastopaties ar situāciju, kas nav noziedzīgs nodarījums, tad, protams, šeit nav jāiesaista Finanšu izlūkošanas dienests. Ja agrāk visus šādu veidu ziņojumus par sankciju pārkāpšanu, sankciju apiešanu bija jāziņo tikai viennozīmīgi Finanšu izlūkošanas dienestam, tad šobrīd Starptautisko un Latvijas Republikas un Nacionālo sankciju likums ar 17. pantu šo ziņošanas pienākumu ir sadalījis 2 daļās. Tātad, ja ir skaidri redzams, ka
sankcionētā persona vai kāda cita persona pārkāp šīs starptautiskās vai nacionālās sankcijas. Teiksim, tās starptautiskās sankcijas, kuras ir izdevusi apvienoto nāciju organizācija, Drošības padome, Eiropas Savienība vai kādas Eiropas Savienības valsts nacionālo sankcijas. Tādos gadījumos, tātad praktiski, kur finanšu analīze būtu mazāk veicama, šādos gadījumos ir nekavējoties tieši jāziņo valsts drošības dienestam. Šeit būs varam gan elektroniski, gan teiksim, papīra formātā, gan arī paši personīgi ierasties valsts drošības dienestā, lai sniegtu attiecīgo informāciju. Savukārt, ja tiek konstatēts situācija, kad ir aizdomas par sankciju apiešanu, tātad vai apiešanas mēģinājumu, šajā situācijā, kad ir nepieciešams pieprasīt papildus informāciju, papildus nepieciešams ir specifiskas zināšanas, pieejas tādām datu bāzēm, kurām nav pieejas likuma subjektiem, piemēram, vai nu informāciju pieprasīt no ārvalstu finanšu izlūkošanas dienesta vai no ārvalstu datu bāzēm, piemēram, pēc es saku, ja, šajos gadījumos jums ar ziņojumu ir jāvēršās finanšu izlūkošanas dienestā. Un šeit pašā apakšā slaidā jūs redzat pavisam īsu nelielu statistiku, cik daudz šādu ziņojumu par iespējamu apiešanu vai apiešanas mēģinājumu finanšu izlūkošanas dienests ir saņēmis pēdējos gados. Tas būtu īsumā viss par šo tēmu ziņošanu tiesību sargājošām iestādēm, tajā skaitā arī finanšu izlūkošanas dienestam. Un vēlreiz es jums gribu uzsvērt, ka pirms jūs ziņojat, noteikti neaizmirstat sekojošo. Sev atstājat šīs ziņojuma kopiju. Vai tas būtu papīra vai elektroniskā formā. Lai it īpaši tas attiecās uz likuma subjektiem. Tātad saglabājiet savā datubāzē šo ziņojumu. Protams, pastāv iespēja pieprasīt finanšu izlūkošanas dienestam par to, par ko jūs esat ziņojis, bet tā ir ļoti nērta un pārāk legāla situācija, un šāda informācija būtu nepieciešama, ja uzraugs pie jums ieradīsies un lūgs uzrādīt, un viņam ir tādas tiesības, kā un cik daudz kādu ziņojumus jūs esat sniedzis, ja jūs nebūsiet saglabājuši, jums nebūs attiecīgi ko uzrādīt. Tas īsumā man būtu viss. Paldies par uzmanību!